civila drošība. To jāzina ir ikvienam. Ko šī nodarbībā mēs izskatīsim šādas tēmas, ko ietver civila aizsardzība, kas jāzina, lai justos droši, trauksmes signāli, kas jābūt mājās ikvienam. Un tā sāksim ar to, ko ietver civila aizsardzība. Civila aizsardzība ir pasākumu kopums, kurš īsteno valsts un pašvaldības institūcijas sadarbībā, lai nodrošinātu cilvēku, vides un īpašumu drošību, kā arī īstenotu atbilstošu rīcību katastrofas un katastrofu draudu gadījumā. Dzeltenais aplis ar zilo trīsstūri, tā ir starptautiskā civilās aizsardzības zīme. Kas jāzina, lai justos droši? Tātad, lai ik viens justos droši, jāzina sekojošie punkti, ko ietver civilās trauksmes un apziņošanas sistēma. Kas jābūt mājās ikvienam, evakuācija un viss, kas ar to saistīts, pirmās palīdzības sasniegšana un civilā aizsardzība kara gadījumā. Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma, ko nozīmē civilās apzināšanas trauksmes sistēma. Civilās trauksmes un apzināšanas sistēma nodrošina iedzīvotāju brīdināšanu un informē par katastrofu vai to draudiem, par ārkārtējo situāciju, izņēmumu stāvokli, mobilizācijas izsludināšanu. Civilās trauksmes un apzināšanās sistēma. Civilās trauksmes un apzināšanās sistēma ietver plašsaziņas līdzekļus, elektroniskie sabiedriskie sadzīves līdzekļi, ievērojami informācijas sniegšanas steidzamību, bet bez maksas izziņo valsts ugunsdzēsības sniegto informāciju par apdraudējumiem, ieteikumus iedzīvotāju rīcībai, informācija par trauksmes sirēnu gatavības pārbaudēm. Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma, kā viņa notiekās. Eiropas Savienības valstīs trauksmes un apzināšanas sistēma ietver šādus komponentus: trauksmes sirēnas, televīzija, radio, internets, mobilie sakari. Trauksmes signāli, tos jau visi jūs esat dzirdējuši, kad viņus pārbauda. Ir arī cilvēki, kas speciāli klausās un kurā vietā ir dzirdējuši labāk, kurā sliktāk. Līdz ar to, ja kaut kas notiekās, nopietni notikumi, tad arī televīzija, radio un mobilie telefoni, internets arī tāpat par to visu informē. Šādi skan trauksmes signāls. Kas jābūt mājās ikvienam? Sāksim ar to, kas jābūt mājās ikvienam vispār kopumā, lai justos droši, un tad jau var skatīties tālāk, kas jābūt mājās kara gadījumā vai kaut kādas katastrofas gadījumā un tā tālāk. Tātad dzeramais ūdens krājums, tas ir jābūt vienmēr mājās, tā kā bez tā nedrīkst dzīvot, jo mēs nezinām, kad var arī vienkārši pārtrūkt ūdens padeve un nebūs ko padzerties vai zāles iedzert. Pirmās palīdzības medikamenti. Tas ir plāksteris, kaut kāds dezinfekcijas līdzeklis, bintas, kāds rullītis, kad vienkārši kaut kādu skrāmbu varētu apstrādāt, dezinficēt un tādā veidā. Tā kā
tālāk tas ir plāksters, pārsējas medikamenti. Tālāk ir medikamenti, kurus lietojat ikdienā. Tas ir obligāti, jo citādāk cilvēkam var būt arī veselības problēmas, ir letālas beigas, ja nebūs to medikamentu, ko jūs ikdienā, ko jums dakteris ir izrakstījis. Pārtikas krājumi. Pārtikas krājumi ietver sevī, tālāk es par to stāstīšu, ietver sevī kaut kādus pārtikas produktus, kurus var ilgāk glabāt. Gāzes deglis ar gāzes balonu. Par to būs arī tālāk pateikt, sērkociņš, šķiltavas, sveces, pārtika mājdzīvniekiem, ja jums ir mājdzīvnieks. Kas jābūt ikvienam mājās, tātad. Dzeramais ūdens krājums 3-5 dienām, tas ir 10-20 litri, var rēķināt vidēji 2-3 litri uz cilvēku dienā. Tas ir tas, kas kaut ko lai neaptrūktos ar dzērienu. Pirmās medicīnas palīdzība. Tas, kas ir praktiski katram zāļu skapītī. Sirdspilieni, aktīvā ogle, pretsāpju līdzeklis, pretdruģa līdzeklis, antiseptiķis, ūdeņraža pārskābe, jods. Plāksteri un pārsēji dažāda veida, tas ir jābūt vienmēr mājās, tā kā bez tā jau nevar tā vienkārši iztikt. Medikamenti, kurus lietojat ikdienā, tas ir visi medikamenti, ko ir izrakstījuši jums ārsti. Pārtikas krājumi. Pārtikas krājumi, tas ir putrājumi, makaronu izstrādājumi, konservi dažāda veida, varbūt, tas ir gaļas konservi, vēl viss kaut kas ir veikalā nopērkams, kartupeļu nedaudz, kaut kādi citi sakņaugi visādi var būt mājās, tā kā, un arī mājas konservācija, tāpat marinējumi, skābējumi, kaut kādi tādas visas lietas aptuveni. Krājumam jābūt uz kaut kādām, 4-5 dienām vismaz, bet labāk jau ir, kad ir kaut kādi pārtikas krājumi, kas nebojājās, un viņi var stāvēt vismaz kaut kādu 2-3 nedēļas, to vairākus mēnešus vai gadus. Un līdz ar to viņi var vienkārši krājumā būt. Šajā attēlā var redzēt gāzes degļus, sākot no lētākā varianta, ko var nopirkt kaut kādos saimniecības preču veikalos, un tas maksā kaut kādus 7 eirus, 8, gāzes baloniņi arī tāpat no 2-3 eiri līdz 5 eiri ir, un pats pēdējais gāzes deglis, tas ir domāts vairāk tāds kā turisma, viņš arī ekonomiskāks, bet viņš arī maksā pavisam lielāku naudu, tā kā. Bet, tas ir paša izvēle. Sērkociņi, sveces, šķiltavas. Šis pasākums ir obligāti. Katram jābūt mājās, jo var pazust elektrība, vai vēl viss kaut kas var notikties, un vismaz svece dos gaismu kaut kādu, var kaut kā, ja ir sausā spirta tabletes, uz viņām var uzsildīt sev kaut vai ūdeni, vai, ja nav gāzes degļa, vai kaut vai uz sveci var uzsildīt ūdeni un iezert siltu ūdeni, kaut vai tā kā tādā veidā. Un pats galvenais, ja ir mājdzīvnieks, tad tas ir krājums mājdzīvnieka pārtikas krājumi, kaut kāda konservi, sausā barība, jo mājdzīvnieks nesapratīs ne ārkārtas stāvokli, ne to, ka nevar atnest no veikala kāds ēdamo, tā kā mājdzīvniekam tas ir ļoti svarīgi. Tā kā īsumā par to, kas ir vajadzīgs, lai justos droši. Paldies par uzmanību!